tā kā es esmu padomu laika bērns, tad Raiņa bulvāris savā ziņā simbolizē tos manas vecvecmāmiņas stāstus par Rīgu starpkaru periodā, ka tā bija pārtikusi, bagāta, ļoti skaista, kulturāla pilsēta, un tieši Raiņa bulvārī, teiksim, nams numur 9 ir saglabājis to, kas kādreiz rotāja katru centra namu. Tie ir priekšdārziņi, tas ir burvīgs dārs un Raiņa bulvāris 9, franču vēstniecība vienmēr ir vieta, kur zied gandrīz visskaistākās rozes Rīgā. Vienalga par spīti visam, tieši Raiņa bulvāra ēkas ir arī padomu laikā bija spējušas saglabāt kaut ko no tā šarma, no tās glances, kas bija starpkaru Latvijā. Vismaz tā es to sajūtu, un es domāju, ka es nebiju vienīgā. Tagad te ir pavisam, varbūt tāda cita aura, ja? Kāpēc cilvēkiem patīk, arī es esmu bieži novērojis, ka apsēžas uz soliņu un skatās uz jūsu rozēm, skatās uz ēku. Cilvēki pēdējā laikā aizvien vairāk ir sākuši novērtēt tādas ļoti smalkas lietas, ja? Skaistumu, to, cik precīzi, cik rūpīgi ir atjaunotas ēkas, un tas vienkārši priecē.